Es zinu, kam es rakstu. Es zinu, kam es rakstu. Es zinu, ko es rakstu. Es zinu, ko es rakstu. Šķiet, vārda Twitter nozīmi mūsdienās zina teju ik katrs. Lielai daļai sabiedrības tvītošana ir ikdienas sastāvdaļa. Taču cik daudz mēs patiesībā zinām par vietni Twitter? Izrādās, ka lielākā Twitter auditorija nemaz ikdienā netvīto, bet izvēlas tikai lasīt pieejamo saturu, proti citu tvītus. Lai arī ir grūti pētīt šo fenomenu, tā pārstāvjiem jau dots īpašs nosaukums – glūņas. Sociālā mārketinga speciālists Teds Rabins iesaka neatsakot neaktīviem profiliem, jo arī glūņi ir nozīmīga auditorijas daļa. Taču kā rīkoties man, parastajam tvītotājam? Jo man rodas sajūta, ka glūņi var mani izspiegot. Es esmu glūņa. Es skatos uz tevi. Es vienmēr skatos uz tevi. Kāpēc es glūnu? Tas nav personīgi. Man vienkārši pietiek ar pārlūkošanu. Citreiz es meklēju piemēru, kam līdzināties. Tā teikt, savu elku. Ja reiz publiskajā Twitter kontā tika izteikts piedāvājums pievienoties pastaigā, tad nav ko brīnīties, ja virtuāli te pievienosies glūņas, jo pētnieki ir atzinuši, ka glūņas nereti jūtas vientuļi, tādēļ arī novēro tos, kur viņuprāt ir veiksmīgāki, laimīgāki vai kā citādi. Viņiem ir tas, kā nav pašam glūnētājam. Taču nevajag uzskatīt, ka visus glūņus vada mērķis izspiegot. Lielākā daļa patiesībā ir vienkārši cilvēki, kur galvenais mērķis ir informācijas ieguve, nevis dalīšanās ar to. Lai kontrolētu, kādu informācijas apjomu no tava konta var iegūt glūņa, atceries zelta likumu. Domā, ko raksti. Neatklāj par sevi pārāk privātas lietas, vai arī informāciju, kas vēlāk varētu tev kaitēt. Vai arī vienkārši padari savu kontu privātu, ja tā teikt uzliec atslēdziņu. Tvīto apdomīgi, lai man nerastos iespēja tevis publicēto izmantot pret tevi. Paldies par uzmanību!